Lai reģistrētu rēķina apmaksu, izmantojums bankas savienojuma modulis, kurā var importēt bankas tehniskos izrakstu failus. Taču, lai saprastu to, kas notiek importa laikā, paskatīsimies to, kā reģistrēt rēķina apmaksu manuāli. Tad modulī realizācija maksājumu tabulā ar plusiņu veidojam jaunu maksājumu. Tad maksājumi ir tie, par kuriem mums ienāk nauda, maksājuma uzdevumi par tie, kuriem mēs maksājam savam piegādātājiem prom naudu. Tad maksājumu mēs reģistrēsim ar 19. septembri, kur attiecīgi mums naudu ieskaita Moneo Latvija. Tad mūsu kontakts, sākam rakstīt tā nosaukumu, kontakta lauciņā un sistēma mums piedāvās kontaktu alfabēta secībā, kuriem mēs vēlamies apstiprināt un nospiežam Enter. Vai attiecīgi kontakta lauka galā izvēlamies bultiņu un piekļūstam pie visiem saviem aktuālajiem klientiem, kur tad varam izvēlēties klientu no saraksta. Šajā gadījumā atstāsim Moneo Latvija un izvēlēsimies to, kurā samaksas veidā, tad kurā bankas kontā mums Moneo ir nauda ieskaitījis. Šajā gadījumā izvēlēsimies šo pašu Citadeles banku 2620 konts. Un attiecīgi maksājuma tabulā dokumentu kolonā izvēlamies iepriekš izrakstītu, no 19. septembra iepriekš izrakstītu rēķinu, par kuru tad mums attiecīgi Moneo Latvija samaksās. Un 19.09. viņi apmaksā pavadzīmi, kura uz 19. septembra bija neatmaksāta par 31,48 €, bet šajā gadījumā apmaksa tiek veikta tikai par 30 €. Attiecīgi varam ierakstīt komentāru. Ja izmantos bankas importa failu, tad komentāru lauks aizpildīsies ar maksājuma informāciju, ko būs norādījis pats maksātājs, un pēc maksājuma manuāla aizpildīšanas liekam tieks grāmatots un saglabājam. Tad 3 punktu varam atvērt grāmatojumu, paskatīties, kāds izskatās šī maksājuma grāmatojums. Un attiecīgi, ja mums būtu maksājumā bijušas vairākas rindiņas, par kurām Moneo maksā, tad attiecīgi arī grāmatojums sastāvētu no vairākām rindiņām.